Latvijā sarūka kazkopības nozare. Pirms 2 gadiem oficiāli reģistrēti 13,000 kazu, bet pērn vien 9,000. Lai daudzinātu īpašu kazu šķirni ar nosaukumu Latvijas vietējā kaza, kazkopības biedrība sarīkojusi skaistuma konkursu, kurā uzvarējusi puķīte, kas dzīvo Tukuma novada Vānes pagasta saimniecībā. Ar šādām aktivitātēm kazkopji cer piesaistīt lielāku uzmanību gan nozarei, gan kazkopības produktiem. Turpina Iveta Komisāra Gorodņičija no Zemgales reģionālās televīzijas. Puķi. Tātad šī ir puķīte, kura kazkopības biedrības rīkotajā konkursā ar skatītāju balsojumu ieguva visskaistākās Latvijas vietējās vecā tipa kazas statusu. Šis ir viņas vīrs Tīrs, kurš arī ir Latvijas vietējais vecā tipa āsis. Puķīte dzīvo saimniecībā Laimīgo Koliju zeme, kas Vānes pagastā darbojas 15 gadu, kad Ieva ar vīru pameta dzīvi Jūrmalā un pārcēlās uz laukiem. Konkurs bija virtuāls, kurā sociālo mediju lietotāji varēja balsot par viņu prāt skaistāko kazu. Puķīte ieguva 166 balsis. Mērķis šim pasākumam ir popularizēt šo šķirni. Un galvenajā balvā visiem būs vienādi, būs kalendārs, kurās attiecīgi pirmā vieta ir janvāris, otrā vieta ir februāris un 3. marts. Puķītes saimniece Ieva stāsta, ka arī viņai šī šķirne Latvijas vietējā kaza ir ļoti iepatikusies, bet pirmsākumi kazkopībā bija gandrīz vai nejauši. Braucam pēc kazlēniņiem, aizbraucam, tanta tāda dzīvo. Viņa saka, vienu kazu nokaura, kur vēl tur viena balta tāda stāv, tur 2 mūsu kazlēniņi, ko mēs tā kā pirksim. Un man dzīves biedrs pieiet pie tās kazas un kaziņa kā dod šim ar ragiem. Tante saka rātīs, Ieviņ, kā tu uzvedies? Un es sāku smieties, es esmu Ieva, saku, nu sveika Ieva, atvedām mājās. Un puķīte, starp citu, ir viņas mazmeita. Latvijā šī kazu šķirne pirmo reizi ievesta 1911. gadā, toreiz vien ar 3 dzīvniekiem. Gadu gaitā ilgstoši pielāgojoties vietējiem apstākļiem, kazām izveidojusies īpaša populācija, īpaši izturīga pret Ziemeļvalstu klimatu un vairākām slimībām. Dotā brīdī šis skaits ir kritiski zems palicis, kas būtu jāatjauno. Un mūsu mērķis ir popularizēt šo šķirni un teikt Latvijai, ka mums ir tāda šķirne un vairāk arī pievērst uzmanību savai nacionālai vērtībai. Latvijā kazkopības nozara neliela un daudzi saimnieki to saista ar hobiju vai maza mēroga saimniecību. Tomēr oficiālie dati rāda, ka kazu skaits pēdējo 2 gadu laikā ir samazinājies. No 13,000 kazas ir samazinājušās līdz 9,000, bet tas pozitīvais varbūt ir to, ka kazu māmas tomēr nav tik ļoti samazinājušās, un tad ar cerību, ka diezgan ātri mēs atgūsimies un šis cipars atkal būs virs 10,000. Šobrīd Latvijā reģistrēts vien ap 13 saimniecību, kas ar kazkopību nodarbojas profesionāli. Iveta Komisāra Gorodņičija, Mikus Andersons, Zemgales reģionālā televīzija.